Mums taisa jaunas slogas, jumtas. Kā tad būs? Silts būs bērndārzā, jā? Jā. Liepājas bērndārzā Delfīnas ikdienas uzturas 270 mazie liepainieki. Pati ēka jau vairāk nekā 20 gadus veca. Negluži vecākais bērndārs Liepājā, taču ar nolietotiem koka logiem un brūkošu apmetumu. Auklēm katru gadu tas ir problēmas, lai nosiltinātu, un tas arī nedod nekādu lielo efektu. Šķirbu aizdrīvēšana, aizlīmēšana, jo patiesībā grupās līdz ar to arī temperatūra ir stipri pazemināta. Logi daudzās vietās ir patiešām tādā kritiskā stāvoklī, ka man pat ir bail darbiniekiem ļaut viņus atvērt, lai varētu nomazgāt, notīrīt, nospodināt stiklus. Bet otra problēma ir arī tā, ka cauri bloku salaidumu šuvēm nāk arī ūdens telpās. Bērndārs teritorijā jau saliktas stalažas un uz jumta sākuši rosīties sijā būve darbinieki. Kopējo remontu darbu summa ir 170 000 latu, jo darāmā šajā ēkā daudz. No pirmdienas sākām demontēt ventilācijas šahtas uz jumta. Pēc pāris nedēļām jau varēsim sākt siltināt. Paralēli tam mainīsim logus un ieejas durvis. Tad, skatoties pēc laika apstākļiem, notiks fasādes siltināšana. Kopumā Liepājā par Eiropas Savienības līdzfinansējumu 85% apmērā dažādas energoefektivitātes pasākumus veiks 17 Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Spītējot krīzei, pašvaldība atrada vajadzīgo līdzfinansējumu, lai vērienīgo 5,5 miljonus vērto projektu varētu īstenot. Tik vērienīgs izglītības attīstības projekts mūsu pilsētā vēl nekad nav bijis, jo principā īstenojot šo projektu, un pēc tam būs vēl tāds Kyoto projekts, kur arī būs izglītības iestāžu siltināšana, mēs faktiski sakārtojam pilnīgi visu skolu ēkas. Pavisam drīz sāksies remonta darbi arī citās izglītības iestādēs. Kur katru dienu sāksies darbi 10. vidusskolā, kur logi tiks mainīti un durvis, tāpat arī Vaduguns pašā centrā iegūs skaistu izskatu. Projektā plānotie energoefektivitātes pasākumi radīs būtisku siltumenerģijas ekonomijas apjomu, līdz ar to samazināsies izdevumi par siltumenerģijas piegādi. Tas arī būs reāls ietaupījums pilsētas budžetā. Inga Ozoļģets, Garconas televīzija, Dzintare.